Gals, un šorīt 9:45 mums bija treniņš, kurā Ģirds bija viens no vārdsargiem. Tur tā kā Vikinga apvienotais sastāvs. Un, nu, teikšu tā, Ģirds Jaungals, nu, šorīt fantastiski labi izskatījās vārtos un skatīsimies, kā tas būs arī šovakar spēlē. Pašlaik Patriotu uzlūk, bet, nu, Ģirds pagaidām atvaira tiek galā ar tiem metieniem. Vārti! Jā, tā brīdī, kā es saslavēju, tur tāds pretīgs taurens kaut kādā veidā ielidoja Jaungāļu vārtos un rezultāts uz tā bloka kļūst 1-0. Pa labu Patriotiem. 27. numurs Lauris Alksnis gūst šos vārtus. Pie viņam būs trešie vārti. Jā, tā kā ripa nav jāapraksta, jāzīmē un vispār laukumā jau. Ļoti labi, tieši tā. Mēs arī pēc ceļa traumas, bet nu, tās ir tikai ātrums. Un vēlreiz Mužnieks vecākais. Lūk, Jānis Mužnieks. Numurs 77, Jānis Mužnieks, gūst vārtus. Un vispār nomināli viņš ir aizsargs. Viņš arī spēlē aizsardzībā šobrīd bija uzbrukums mēlē, un kā jau es pirms 30 sekundēm teicu, tas neko nenozīmē. Jā, un rezultāts mums kļūs 1-1. Nu, es ļoti ceru, ka šitā spēle varētu būt golfests. Vesela kaudze ar drēmiņiem aizsardzībā un vēl 2 uzbrucēji. Tagad gan! Numurs 19, ļoti skaisti. Denis Panders. Ļoti spēcīgs metiens. Precīzi. Jā. Un tie būs, kuriem viņa vārti? 5. Jā, es ļoti priecājos, puika. Nu jā, labs aizsargs, 5 vārti, 2 piespēles šajā sezonā. Nu, tur viss tā kā vajag. 7 punktu aizsargam. Ļoti labi. Jā, tieši tā. Kā tas ir ierakstīts, ka būs izmantot vairākums? Tieši tā. Izmantots vairākums, un tas vienmēr pēc būs labs tur slidojumā. Tas lūdzu, 3-1. Numur 99. Turks Andris, tur jau pēc bārdas viss skaidrs, un, bet es teiktu tā, numurs 90 Alvis Bērziņš izdarīja visu šajā uzbrukumā, lai Patrioti izvirzītos no jau ar 2 vārtu starpību. Jā, tur vārdsargam, diemžēl, nebija iespēja. Nekādu. Turks atradās pareizā laikā, pareizā vietā, un viss, kas viņam bija jādara, bija jānogādā ripa vārtos, lai Bērziņa solo gājiens būtu rezultatīvs. Un rezultāts mums kļūst 3-1 Patriotu labā. Uz maiņu, bet jau nesanāca visu. Bērziņš, labs mētiens pa vārtām. Jā, daļai izdevās Gufonim nomainīties. 2 spēlētāji, laikam nomainījās, 2 palika. Nu, tagad netverams mētiens no zilās līnijas Eriks Liflands. Tie ir viņa pirmie vārti, tiešām neticu, nevar būt pirmie. Jā. Tie ir Erika pirmie vārti šajā sezonā. 8 rezultīvas piespēles līdz šim. Un skaists šāviens. Ļoti labi šāviens, jā, netverams. Es gribēju minēt kaut ko par haubicēm, bet es teiktu, nu šitas vairāk bišķi vilk uz Haimārs jau. Tur ar izcilu precizitāti. Jā, vai mēja. Jā, kur neviens neres to statistiku, cik viņš ir atbīdis. Tieši tā, jā. Bet arī runājot par melnā darba darītājiem, gribu uzsvērt pēdējā Rīgas Dinamo sezonā. Lūk, tas, ko es teicu, līdz trešdaļas beigām rezultāts uz tablo kļūst ar 4-2. Ar gaļu Gufoni padara tablo mazliet pievilcīgāku sev un faniem. Un vārtus un skovā numur 13. Jā, tas ir viņš. Nu jā, samazinot. Un tas ir otrā periodis. Un kas mums tur? Nu, tur mazs bardaks aiz Patriotu vārtiem kā Gufonu uzbrukuma zonā. Un lūk, tēvu piespēl dēlām. Labi raujās cauri mētiens!
Un Štāmans ieskaitīs sev vēl vienu punktu. Šoreiz gan rezultatīvu piespēle, jo līdz galam ripu vārtos iedzina, ja nemaldos, kurš tas bija 29. Un tas, 25, pirmie vārti Jānis brīvībā. Tāpēc arī Patrioti palūdza ripu tiesnesim, bet bija pareizā vietā, pareizā laikā un vārtsargs, jā. Nē, tad uz švinku šitais neattieksies, jā, jo vārtsargiem mēs ļājam spēlēt. Un Patrioti. Un iespēju! Un ir arī vārti, tieši tā. Un no numur 56 piespēles vārtus gūst mums. Nevar saskatīt mazos numuriņus uz rokām. 51. Kukša. Arī pirmie vārti. Un arī viņam šie ir pirmie vārti. Šodien maģiska diena Patriotiem. 3 spēlētāji gūši sezonas pirmos vārtus. Ar naidu. Vēl viens labs metiens. Vēlreiz Marcinkevičs. Tūcis. Un tagad iespēja vēl vienu. Vēlreiz Marcinkevičs. Ripi ir vārtos. 6-3. Numur 91. Rekā ar pūlēm un gaļu arī trešie vārti Gufoniem. Jā. Bukovskis gūs savus 15 vārtus. Skatītājs saka, vajag 9 vārtus, lūdzu. Te arī viņi ir. 9 vārti. Rezultāts kļūst 6-3. pa labu Patriotiem. 2 minūtes iespēja. Eriks Līflands, komandas kapteinis atzīts par labāko spēlētāju, principā pelnīts. Teikšu, kā ir labi nocīnīts. 7 numuri. Mužnieks, jā. Komandas kapteiņa asistents un kapteinis. Forša spēle, pelnīt uzvara. Atkal darba tāda ritīga uzvara. Man arī darba goliņš. Paldies visiem. Paldies līdzjutējiem. Turās. Par Patriotu nepiedzims, par tādu kļūst.